Čau visiem! Šodien ir ideāla diena, jo es braucu uz jūru un, kā zināms, jūrā kompozīciju ir daudz. Tā kā jā, pa dienu bija pilnīgs lietus gāziens un paskatījos laikapstākļos, ka uz vakarpusi pie jūras parādīsies saulīte. Nenocietos un noteikti jābrauc un jāfotografē. Tā kā, protams, kā vienmēr ņemšu tevi līdzi un skatāmies, kā mums veiksies. Laižam! Nu ko, beidzot esmu pie jūras. Kā redzams, diezgan liels vējš un viļņi. Te fonā viens trakais dzīvojās pa ūdeni. Nu, neteiksim, ka baigi siltais būtu. Bet, nu, katram savs. Es labāk šodien pafotografēšu nekā līdīšu ūdenī. Es tā kā mazs bērns te reāli pludmalē priecājos. Akmeņainā pludmale. Tik daudz visādu kompozīciju. Vienīgais, ka nedaudz tas vējš traucē. It kā saģērbos diezgan silti, paņēmu arī cimdus līdzi, bet tas vējš tomēr pūš līdz kaulam cauri, bet nekas. Mašīna patās stāvlaukumā, ja kas var aiziet pasildīties. Īstenībā vajadzēja siltu tēju paņemt līdzi. Bet nu nekas, staigās pa pludmalīti, pafotografēs, gan jau sasildīsies. Močijām! Es te reāli priecājos par to, ka akmeņaina pludmale, bet paskatieties šeit. Nu šis ir jau nedaudz pat daudz. Te jau nevis kompozīcijas, bet pilnīgs bardaks ir. Tā kā tā, jāskatās, ka kājas nenolauž. Esmu atbraucis jau laicīgi pirms saulrieta. Dāmas un kungi, kas pa saulrietu, izskatās, šodien būs paveicies. Tā kā es ļoti priecīgs, visticamāk tikšu pie foršām bildēm. Tā kā, tas ir tas, ko visu laiku esmu vēlējies. Reku, gulbji lido. Hello, gulbji! Tā kā tā. Labi, laižam meklēt kompozīcijas un stundiņu līdz saulrietam. Tā kā viss notiksies. Paņēmu dronu līdzi, bet tādā vējā nebūtu prātīgi viņu laist gaisā. Tas vējš manu biti aizpūtīs Somiju pāri Baltijas jūrai. Tā kā tā.
Pēc neliela brīža viss mans skaistais saulrietis sagāja pilnīgā grīstē, jo lielais pelēkais mākonis piegāja priekšā saulei un šovakar saulrietis bija beidzies. Papildus man sākās problēmas ar audio ierakstīšanu. Bet es to visu neņēmu vērā un turpināju fotografēt. Lai bildes būtu interesantākas un varētu redzēt labāku ūdens kustību, es izmantoju lēnāku slēdža ātrumu un izpludināju ūdeni. Man jau liekas, ka bildes ir sanākušas pa smuko, tās pēc brīža tev parādīšu. Bet tagad gribu teikt tev lielu paldies, ka biji kopā ar mani šajā izbraucienā uz jūru, saku tev čau un tiekamies jau nākamajos video. Bet tagad pie fotografijām.